Nu, čau visiem tiem, kas skatās mūsu kanālu. Šis ir mūsu ģimenes mazais izbrauciens uz Lietuvu. Kur mēs, Saulīt, dosimies? Es esmu kā to vietu nosaukt. Babilonijas parku, kur ir visādi apskats objekti visās valstīs. Jā, mēs dodamies 4 dienu, 3 pilnas dienas tādā ģimenes izbraucienā tripiņā. Šodien mēs apmeklējam Babilonijas parku. Es tā saprotu, ka tur ir tas Pīzes tornis, Eifeļa tornis, tam līdzīgi. Tā kā noteikti turpiniet skatīties. Mēs vēl apmeklēsim tāpatās arī Delfinārijas parku, apmeklēsim Dino parku un vēl visāds pārsteidz aizbrauksim uz Palangu. Tā kā droši noteikti iespiežat laiku, uzreiz jau mums ierakstiet kādu komentāru un mēs laižam iekšā Lietuvā. Mēs jau esam klāt jau. Un es biju mazāka, kad es pirmo reizi biju Dino parkā un es ļoti nopījos no tiem dinozauriem. Jā, diezgan sen mēs arī neesam bijuši tajā Dino parkā un Lietuvā un visās pārējās objektos. Tā kā laiciņš ir pagājis, ir jāatkārto šis brauciens. Nu, ko laižam, jā? Jā. Jālaižam pusdienās, es gribu ēst. Ceļa malā piestājām paēst pusdienas. Šeit ir tāda liela ēka, tūlītās mēs dosimies. Te blakām tāds foršs maziņš parciņš, kas saka, izklaids vietiņu bērniem. Nu, kas šeit mums ir? Te tāda būtiņa ir, bērnu laukumiņš tieši blakām šosejai. Kas saka vienkārši, kur bērns var vienkārši atnākt pačilot. Te ir paskaties paštaisīts krēsls ar stūri. Jā, bet griežās. Jā, noteikti mēs tur iesim ēst. Es ļoti ilgi esmu šo meklējuši šādu te, ka tu vari vienkārši te sēdēt iekšā. Nu, to labāk apsēdies nestāv. Vienkārši griezt. Un arī apādināt. Apādināt nav labākā ideja. Un vieta saucās šādi te. Bilijs Užeika. Un te tā kā imitēts ūdens krituma vieta. Bet ūdens te nav. Tā viņš tā kā te tek. Un ko? Iesim ēst? Jā. Davai. Es ņemšu gan jau kas atcepam. Jūs vēl domājat, jā? Nu, Saulīt, garšīgi makaroniņi. Jā. Jā, nu mēs paņēmām cepelīns. Un sieva gaida savu meņu. Mums atnesa vairāk sēdienas, frī kartupeļus, kaut kāds zivs, nezinu. Sajauc, jā, porcijas. Jā, ļoti daudz. Nekas beidzot esam ticis pie savas porcijas. Labi, es gribu. Pēduši esam. Īstenībā vietiņa ļoti superīga vieta. Ļoti daudz visa kā te ir hotels. Te ir pat arī kempings. Kāpjam iekšā mašīnā un laižam uz Babilonijas parku. Nu ko, esam atbraukuši uz Babilonijas parku. Es pat nezināju, tepat blakām šosejai, kas ir no Klaipēdas uz Palangu, un tāda rekur tur ir. Nu, kā jau darbdienā baigi ērti ir braukt, viss ir tukšs, maz apmeklētāji, ērti, tāpēc darbdienā visērtāk ir braukt apmeklēt. Nav liels bardeks, kā saka, un cilvēku plūsam. One family ticket or 2 adults and 1 children. Tā, nu, mums ir 3 biļets, 2 pieaugušiem, 1 bērnam maksā 40 eiro. Dodamies iekšā, skatāmies, ko tad mums labi šeit piedāvā un ko mēs varam redzēt. Pirmais ienākot iekšā, nu, tāda puķu dārza vairāk, tāds dažāds puķes, dobes, tur strūkla, kas ir taciņas, rekur izgriezt no kociņa, jā, tur dzīvnieks, kas tas tāds ir, zilons. Iesim tagad skatīsimies tās galvenos apskats objektus. Nu, kas šitais ir? Zini? Jā, šis ir Indijā. Indijā? Jā. Nu, kā viņi sauc? Nezinu. Es arī nezinu. Šito rakstiet komentāriņā, kas šitais ir. Kura valsts? Nu, vienīgais, kas te ir, jā, te nav rakstīts. Kas tas tāds ir un kura valsts? Vismaz mēs te neredzam nekādu šildu. Būtu forši, ja te būtu kāda zīme, no kuras valsts ir. Brandenburgas vārti. Lūk, viņi arī šeit ir. Brandenburgas vārti.
Jā, bet cik kā baigi interesanti tas, ka tu uztaisīts daudz valsts tāds miniatūrisks apskats objekti forši. Interesanti tādi vienu vietā. Vienīgais tas, ka tur fonā tāds zāles pļāvais tagad strādā bišķiņ tā, kas saka, atmosfēra bojā. Un nedaudz skaņas auto no šosejas, kas te pat blakām dzird to šalkoņu, ka palido garām mašīnas. Tā, Sālīt, nu kas šis pa objekti ir? Japānas kaut kāds tornis vai Kaut kāds? pils. Jā. Rakstīts, nezinu. Neredz. Ir ūdens apkārt. Smuki sastādīts ir ūdensrozes, diezgan tā smuki, jā. Enija saka Japānas, nezinu. Jo tā ir Japānas. Točne? Man gan neliekās. Ir kaut kāda zīme, kaut kāda, ka šis varētu būt. Vienkārši pēc lapenes uzblies. Es tev atvedu romantiskā ceļojumā uz Parīzi. Lūdzu. Lūdzu. Vislētākais variants atbraukt uz Lietuvu, pateikt sievai lūdzu, visi esam Parīzē, Eifeļa tornis ir apskatīts, var piesēst šeit te un paudīt brīnišķīgo skatu un romantisko franču mūziku zem Eifeļa torņa. Kā tur bonjour! Jā. Un tagad mēs atnākam, vajag jocīgi pateikt, ceļojam uz Itāliju, ja? Un kur mēs tagad? Mēs būsim Romā. Itālijas Romas kolizejs. Jā. Šitais te kolizejs, kur notika visādas spēles un ļoti daudz dzīvnieku šeit gāja bojā, vairāk nekā 9000 pēc informācijas. Katram apskats objektam ir aprakstīta informācija. Tā kā, jā, un ko mēs izlasījām, kad augstums sienām šim kolizejam bija 48 metri. Diezgan augsts. Ko ceļojam nākamā? Visi pa lēto uz nākamā vietu mēs varam ceļot. Trevi Fontaine lasu, un tāpat nevaru atcerēties, kur tu esi šādu redzējis. Pat nenāk galvā, kur es tādu varbūt būtu redzējis, vai kā tas filmās ir tam līdzīgi. Te jūs no augšu varat vērot, ka izskatās puķu dobas iekārtotas. Kopumā forši te parciņā pastaigāties ir ok. Tātad mēs tagad esam atnākuši uz Pīsas torni. Šis ir tas tornis, ko visi cenšas turēt, stutēt, jā? Jā. Šitā te stutē viņi tur. Mēs tagad pozējam Instagram bildēm. Super. Dabujām bildīti. Jā. Iesēsties iekšā. Kā tie striķi čīks pievilk pie sienas. Un neapkrīt. Apūtušies esam, un mēs varam doties gar Angliju. Man neko Big Bands. Jā, man neko Anglijas slavenais tornis. Pilsnīs tornis. Tower Bridge saucamais. Tower Bridge. Vai, pērkam biļetes uz nākamo apskats objektu, laižam tālāk. Tur mēs laižam uz siltākām zemēm. Uz Dubaju? Laižam uz Dubaju. Mēs laižam uz Dubaju. Mēs esam Dubajā! Paskaties, cik ātri. Viss, gribējis jau Dubajā būt. Esam Dubajā, viss. Čeki izpildīts. Es jums saku, čeki, tik easy, tik vienkārši. Atbraucat uz šejienu, jums aizdīsiet visur savu sievieti, kur jau vajadzēs. Dubajā, Itālijā pabijām, un tagad mēs laižam uz kurien? Mēs laižam uz Sidneju, ja? Reku uz New York aizlaižam. Uz Ameriku, uz New York aizlaižam. Tik easy, vienkārši viss ir tikai apbraukāt pasauli slavenākos objektus. Jā. Ko es vēl gribētu redzēt, ja šāds ir, es gribētu redzēt to Rio de Janeiro, kas ir tā ir laba statuja. Tā plauksta, kur ir tas iet. Es pat nezinu īsti, kā tu rakstēji komentāru, kā saucās. Un nekur Sidneja, laižam uz Sidneju. Sidneja arī būs apciemot.
gan visi tie Sidnejas krokodīļi lielie, gan skatu būsim apciemojuši, pastaigājuši. Un Enī mums rekulās kārtīva informācija, lai arī studētu. Un? Mēs esam Austrālijā. Austrālijā? Jā. Un kas šī par objektu? Sidnejas operas māja. Atvērās 1973. gada 20. oktobrī. Te caur parku iet aciņš šāda te krustām šķērsām, pāri tiltiņam, pāri parciņam, paskatīties, pavostīt visāds puķīts var. Nezinu, kā šeit izskatās, kad ir diennakts tumšais laiks, bet parks ir atvērts līdz 8. Tātad kaut kādos agrāk pavasarī, tuvāk rudens pusē gan jau, kad šeit ir atvērts, kad ir dienas tumšāks laiks, tad noteikti šeit ir viss apgaismojums, viss kāds pavisam superīgi. Gan jau noteikti jāiečeko būs bildes internetā, gan jau kaut kāds bildes būs internetā tāds, kur ir redzams dienas tumšajā laikā. Un lūk, mēs arī Big Benam varam pavisam tuvu pieiet. Pie katra apskats objekta pieiet nevar, jo ir norobežots ar puķiem un pa zālai, kas saka staigāt, ir aizliegts. Bet tepat pietiekami ir atnākt, nofotografēties, uzņemt kādu bildi, storiju. Uzcelts 1858. gadā un augstums ir 96,3 metri. Gandrīz 100 metri, jā. Un tagad mēs kur ielidojam? Ķīnā! Ķīnā! Reku nav. Šitie te tie katri bija? Japāna. Kur tad ir? Nē, kas šitie te bija tie mūki? Nav piesaišu, man liekas. Nav un piesaist. Nevar redzēt, ka nav un piesaist. Nevar tā savā. Centirus Japāna. Japāna. Jā. Zin kā, es arī varu nolaukt čīpiņas, tad šitā te. Tā sēdēt tā. Vajag tēju, bet nav tēja. Pasniegt un iedzert Japāņu tējiņu. Te vismaz, zin, kas ir tāds, te vismaz ir ēna. Ēna un nav karsts tas saules veids. Vēsums, jā. Tā, un tagad mēs no šīs vietas ceļojam uz nākamo vietu, un tas jums būs pārsteigums. Lidojam. Un mēs esam kur? Ēģiptē! Viss, Ēģipte arī jau to es pabijusi. Gīzas piramīdas. Lūk, 3 Gīzas piramīdas. Cik maziņas, redzēt, te var pirkstu uzliekt virsū, hop, punktiņu tā uzliek, uztais bildīt. Ir informācija, kur nekāp šeit, bet cilvēki kāp tā nedara. Paskatāmies no attālam, uztaisam bildīt. Jūs jau labi. Sargā. Un ieceļojam Beļģijā, Briseles anatomija, kas ir 102 metrus augsts. Šausmas, tādas bumbas, iedomājieties, 102 metru augsts. Es zinu. Iedomājieties, reāli saulē ir uzkarsts. Pieskārties vari? Viņš ir karsts. Nav. Viņš ir sakarsts. Šite mazāk. Reiku te mazāk ir. Jā, bet baigi iespaidīgs. 102 metrus garš, 9 bumbām sastāv. Katra bumba 18 diametrā. Un tās trūpas ir 20 diametrs 3 metri un 23 metri garš. Šie diametrā ir 3 metri un 23 metrumā garas. Šitās ir 18 diametrā. Karsts. Baigi liels. Vot šitais ir iespaidīgi tā. Jūs gribat redzēt, ko es noķeru? Tauriņu! Spiežam laiku. Pa lielam, man liekas, ka visi jau pat esam izstaigājuši. Nofilmē, kā mēs... Sprintiņš? Jā, līdz tam otram šodien. Vai, Mamu! pagād, jau beji falšu starts, nešmaucies. Es padošu start no tā gala, ja? Nu jūs no šitā? Jā, es tur filmēšu, padomšu. Šī te būs tā līnija, kur šis stabs. Uzmanību, kādiem starts? Redzēju, kā es startu. Labais. Saulē to uzvarēja. Parasti jau jaunākas kājas. Labais. Bet viena no foršākajām vietiņām un skatiem tas ir vot šeit. Šādi te, tu apsēdies šeit te.
šī te. Šis te skats. Ļoti labs. Kāds ir ūdens? Normāls. Foršs? Jā. Pamēģināsim. Oi, tāds patīkam vēsts ūdens. Kā jau sākumā minēju, ģimenei maksā 2 pieauguši 1 bērns 40 eiro, un ekskursijas ilgums ir apmēram rēķināties no 1,5 līdz 2 stundām mierīgi, lēnām čilojot, apskatoties visus objektus, izstaigājot, sabildējāties. Man vismīļākā daļa bija Eifeļtornis. Eifeļtornis. Nu, un tev? Man arī ļoti patika. Eifeļtornis? Eifeļtornis labākais. Parīze! Kas ir Parīze? Eifeļtornis. Redzējāt, daudzi apskates objekti vienu vietu. Pasaules slavenie, jā, tur Ēģipte, Itālija, Londona, Sidneja, Dubaja, viss pārējais. Visu vienu vietu Babilonijas parks, netālu no Palanga. Tagad mēs laižam uz mūsu bookinga vietu, kur mēs nakšņosim 2 naktis. Iebukojamies, mazais rumtūriņš būs, ko mēs esam paņēmuši tādu uz ātro. Un tad mēs ejam pastaigāties uz Palangu, aiziesim līdz tiltiņam, tam līdzīgi. Bet turpinās skries. Viss, mēs laižam tālāk. Meklējam mašīnu. Esam atbraukuši uz Palangu. No Babilonijas parka nav tālu. Un mēs esam paņēmuši tā uz ātro, kas bija pieejams Restin Palanga. Mums tas izmaksāja uz 2 naktīm. 2 pieaugušie 1 bērns. Sunīts 117 eiro vai 115 kaut kas tāds. Kas mums ir? Nu, te tā kā tāda kopnīca tipa ir. Te mums ir atslēga, te mums kaibiņa blakām. Te mums mūsu istabiņa. Šitā te mūsu istabiņa. Te ir, kā saka, sofa divāns, izlaižamā gulta. Uz kuru es gulēju? Jā, te gulēs meitiņa, te mēs ar sievu. Te mums ir televizors, galds, skapis. Nu, pavisam viss vienkārši tā, lai tu pārnakšņot šeit te. Nu, mums tīri tā nakšņošana arī būs, jo mēs pārstāv visu laiku tagad arī tūdās noliekam mantas, dodamies uz pilsētu, rīt atkal visu dienu dinoparks. Tikai šeit mēs pārnakšņot 115 eiro uz 2 naktīm. Palanga, pats centrs, pat taisno, kā ieturu ir tas populārais slavenais tilts. Un, kas ir, te kopīgs, nu tā kā kopīgas tipa, kopīga virtuve. Kopīga virtuve. Teikana viss ir, cepeškrāsnes, viss miskas, te ledus, skaps, saldētā, redz, visu, ko tu vari saliet, viss te ir kopējā duša. Viss ir tīrs, smuki sakopts, tīrs. Fēnis pat ir, sievai fēnis ir, un šeit ir tolēt, viss ir kārtībā. Nu, vienīgais, kas te mīnus, jā, stikls. Mums pietiek. Klaiņot apkārt, ir ok. Davai, laižam uz centru. Vakariņas jāpastaigājas un, kas saka, jāčubo. Mēs neiesim gar stendiņiem. Un tā kā viss kā ierauga kaut kāds tirdziņas sievieši, tad viņiem ir uzreiz jau jāskatās rotiņas, vēl kaut ko un vēl visu ko. Jau, nu. Bet tas arī skaitās. Esam izdevušies ārā. Iebukojāmies, pārģerbāmies. Vēl ir uzdevums mums sameklēt, kur mēs pēdam vakariņas. Santa nav bots. Man patīk tā atbraukt, atmosfēris, pastaigāties, pačilot. Mēs jau pagājām garām apgriezēju māju, un tur ieeja maksāja 5 eiro vienai biļetei. Es gribētu aiziet uz to apgriezto māju. Mēs aizbrauksim rītdien. Aizbrauksim rītdien, mēs rīt, tāpēc turpināt skries. Mums rītdien ir priekšā, kas mums ir? Rīt mums ir Dinoparks. Mēs ejam uz Dinoparku. Mums kādreiz vecs video ir šeit YouTube kanālā, kur Dinoparks. Un pēc tam ir apgrieztā māja. Rītdien mēs visu dienu arī pa Klaipēdas, Palangas. Tā kā, jā, mēs tā 2 dienas čilojam šeit un pēc tam dodamies uz, kā saka, to Nīdas pusi, kur jūras muzejs tam līdz tas ir bišķi vēlāk. Tā kā apgrieztā māja vēl būs. Bet kad mēs bijām Dinoparkā, man bija kaut kādi 3 gadi, un tagad man ir 11. Redzēsim, kā būs. Vēl kaut kas mainījies. Mēs pilni iela ar tādiem suvenīriem. Tur visu laiku ko piesaist gan bērnus, gan pieaugušos.
Un tas brīdis ir noticis, kad saulīt salūdz kaut ko nopirkt. No? Nē, tas ir tikai dēļ, jo es gribu pamēģināt tas, kurš sagrab to mantu. Jā? Black or purple? Black. Tu kaut ko izvēlēs, jā. Oh. Thank you. Kas tas tāds ir? Puišīs vai zied? Pagād. Tagad man ir labāka iespēja. Tā man vajag uz soniem un uz priekšu mazliet. Tuvai! Nokrīti! Nopietni! Tik Ir labi. Palangā. Staigā, čilo, viss kārtībā. Ūdens. Es biju tik tuvu, lai vinētu to tur, kas sagrab to mantu. Viņš gan iekrita, bet... Nekas saulīt. Veiksmi būs citreiz atbūt. Mēs vēl drīz būsim klāt uz tiltam. Ejam. Vienija. Panorāmas raksts. Ritīgi labais, ne? Jā, pat smuki. Laižam? Davai? Gribat? Davai. Davai, mocam. Nu? Nopietni. Jūs redzējāt cenu? Ģimenei uzbraukt augšā 45 eiro. Jūs esat gatavi maksāt par to? Nē. Es ņem vārds atpakaļ, mēs nebrauksim. Mēs ieraugot to cenu, mēs varam 2 vakariņas paēst. Tas ir vienkārši kosmos. Jūs iedomājies, paskatāties, jā? Nu, tas pats, kas Siguldā. Nu, vienīgais tas, ka te vagoniņš ir slēgtā tipa. Skaisti ir, jā, bet... 45 eiro, nē. Vienkārši tur... Nu, lūk, un esam arī atnākuši uz skatāmāko slaveno Palangas tiltu. Nu, tilts tāds laipa, kā viņi tur sauc pareizi. Cilvēki te čilo, lūk, sēž malā, atpūšās, skatās skatu platformu, kā saka, un augšu uz turien. Baigi forši atnākt vakarā šeit tā pastaigāties. Nereiz vēl neesam trāpījuši tajā mirklī, ka šeit ir tiešām tumšs un ka tās laternas spīd. Noteikti, kad mēģināsim kaut kad atnākt, vai nu rīt vakarā. Bet nu, tas, ka vienīgais mīnus ir tas, kad ātri paliek, nu, nevis ātri paliek, bet ilgi ir gaišs, tad nevar sagaidīt to brīdi. Tur vēl jāizpild viens geocachings ir, virtuālais. Uztaisīsim pāris Insta bildītes, Instagramā piesakojiet, jā. Noteikti atbalstiet. Mēs tu sūļojam. Reāli vispār nesteidzīgs vakars. Kāds kaut ko te mēģina nocopēt, kādu ziltiņu noķert. Lūk, šeit ir raust, mēģina uzķert. Nu, tā te pierējās, vīri, redz, rausta. Tur ir jūra, kas saka, saulriets jau lēnītēm. Dēļi izgriezt, kas te ir tāds, nu, galā. Te katrs var atstāt savu autogrāfu. Rakstiet komentāru, kurš šeit ir parakstījies. Gan jau kāds Latvijas te ir točne parakstījies. Tev ir pildspalva te? Man nav. Šis baigi labais tā izdomāts jauniešiem, kur reāli tā izpausties ir viss. Un ņem un raksties. Un kur ierakstīt šeit? Jā. Rekur, Enija. Super. Ir jāndo 5. Atstāja savu autogrāfu. Vajag priecīgā. Cilvēks tiešām superīgi spēlē mūziku fonā. Šeit patās var čilot, klausīties un vērot Palangas tiltu. Šitais vispār tāda mūsu ekskursija tāda vienkārši čiliņā. Brīvu, nepiespējas, atmosfēriski čilā. Superīgi.